Čau visiem! Tātad esam ieradušies Biķenieku trasē uz manu pirmo ralliju. Brauksim šitādu aparātu šodien. Rītdien arī blakus man sēž Andris Malnieks, diezgan zināms stūrmanis Latvijā, brauc arī pasaules čempioni. Right 4 and left 5, 20, right 2. Iekšā, vencīt. Es to teicu. Tu man neklausi. Right 3. Izsprauc ārā pa valnielu standartiņu. Tas normāli runāt, rallijā ir ar stūrmaņu pusi brauc drošāk. Čau, esmu Andris Malnieks. Esmu rallijā aptuveni 13-14 gadus. Braucu ar daudz pilotiem un pieredzi arī esmu uzkrājis. To arī mēģinu tagad palīdzēt Bruno. Jāsaka paldies ir manam pirmajam rallija pilotam, Baltika Motorsport Promotion komandas vadītājam Mārtiņam Zenītim. Viņš arī mani būtībā piesēdināja un iepazīstināja ar Bruno un Bruno tēvu. Tā mēs arī braucam. Un vakar iekāpjot jau pirmo reizi automašīnā, ātrums un aprašana gāja diezgan labi un ātri. Dienas beigās mēs jau braucām ātrāk nekā daudz jaudīgākas mašīnas mūsu klasē. Un šodien mēs jau viņus apdzenām, tā kā progress ir labs. Right 2, don't cut. Right 2, don't cut. Kāds tāds gaismas priekšā redzi, bet tu tā kā neko apkārt īsti neredzi, cik tev tuvu sienas ir tādas lietas, cik grūti redzēt. Nav tik slikts rezultāts, kā domājam, ir diezgan ok. Left 3 vēlāk. Pārsteidzies, gāzi. Mēģinu izlūkties, lai man palaiž uz garo dopu, bet man sacensību vadītājs saka, nepaspējas izvilkt. Es saku, ko tu stāsti? Es drīķis klāt 2 minūtes un ārā. Viss. Māca finišs, kur ir. Viss veicīt. Apsveic tevi ar garo dopu. Jā, bija forši. Nobraucām lielo dopu bez lielām kļūdām. 21 km kopā sanāca. Es nezinu, kā ir stūrmanis var izdzīvot šo ātrumu lielo. Man bija pašam bail nesties 170 pa to mežu, bet rallijs tādā ziņā baigi tāds forši savādāks. Jā, turpin braukt. Jā, turpin braukt. Labi, paldies tev.